Šī jau ir 3. sērija par to, kā es iegādājos sistu Škodu no Somu Koperta. Video gribu iesākt ar to, ka palūgt tieši tevi piesakot manam kanālam, jo tas man ir svarīgi. Man šobrīd vajag salasīt 1000 sekotājus, lai es varētu turpināt filmēt šādu kontentu un varētu attīstīties. Šis būs mans pats garākais video. Video ir par virsbūves remontu mājas apstākļos. Negribēju to izstiept uz 2-3 sērijām, gribēju ielikt vienā sērijā, lai varam jau turpināt rādīt, filmēt citas lietas. Un te būs tāds ieskats no iepriekšējās sērijas. Apsekošanā redzams, ka ir diezgan daudz rūsas uz virsbūves. Ar apakšu normāli. Kaut kas ir visākie pūst kaut kas. Ir kaut kāda eļļas noplūde, ko ieraudzījām. Šitas ritens ir pilnīgi taisni paralēla mašīnai. Šitas ritens ir iegriezies uz iekšu. Bojāta ir grozāmā statne riteņu piekarēm. Motora telpā te ir daudz mums ok, ko tādu neredz. Sākam pamazām demontēt virsbūves detaļas, ja saišķi pieslēdz pie kontakta, pagrieziena strādā, lampas deg. Un pirmā detaļa ir klāta. Es domāju, ka iespraudīsim, paskatīsimies, kā viņa strādā. Galvenais mums vajag šito detaļiņu sagaidīt, lai varētu jau stiprināt lampu. Uz doto mirkli vairāk vai mazāk visas problēmiņas ir apzinātas. Un šobrīd mums Škoda ir izmaksājusi 3595 eiro. Diku pamainīju izvietojumu, lai ir pret gaismu, lai labāks kadrs ir. Šodien plāns ir noņemt spārnu. Lai to noņemtu, vajag noņemt sākumā dubļu sargu. Tā kā liekam uz dankrata mēģinam. Un šodien mēģināšu filmēt ar tādām brillītēm. Pastīsimies, kā iznāks, kāds kadrs būs. Video sākumā es ielikšu kadru kadrā, kur es filmēju ar brillēm. Un būšu ļoti priecīgs, ja tu komentāros ierakstīsi, kā tev labāk patīk, kad ir tikai brilles vai labāk. Kā parasti ar kameru no sāna filmēju, man tas ļoti palīdzēs. Diemžēl brillēm nav pārāk laba izšķirtspēja. Uz telefonu, uz datora varētu būt, ka ir ok. Bet tie, kas skatās uz lielā televizoru, man ir aizdomas, ka pārāk laba bildīte nebūs. Šodien video būs lielāko daļu par virsbūves remontu. Atnāca arī kaut kādas detaļas jaunas, kaut kādus pirkumus veicām. Un kā jau ierasts, sērijas beigās būs kopsavilkums pa izmaksām. Un tāds īstenības moments. Tā ir piestiprināta. Skatāmies, kas te ar rūsas. Un te rūsas arī nav. Sanāk, te nekas nav sarūsējis. Tas ļoti priecē, ļoti priecē. Diki iztīram, lai tas viss nekrista mums sejā, kas mums ir no. Un noliekam tur, kur tas netraucēs. Tā sanāk. Varam ķerties klāt pie spārna demontāžas. Sāksim no šitām stūlītēm.
Tad vairs ritenis netraucēs. Liekam atpakaļ riteni un sagriezīsim stūru, lai pie šitām skrūvēm tiktu. Kā tur saka, drošība pirmajā vietā. Tas, laikam, nav īsti par šo gadījumu, bet tā saka. Kā arī gribēju palūgt jūsu viedokli sakarā par mūziku manos video. Mums ar manu konsultantu izvērsās tāda tīri gara saruna. Ir vajadzīga mūzika vai nē? Man jau šķiet, ka ir. Bet konsultants saka, ka nē, labāk neliek. Tā kā šis video ir pilnīgi bez mūzikas un ierakst lūdzu savas domas komentāros, kā ir labāk. Īsti vēl pat nebija iesācis strādāt un atbrauca jau kurjeris ar detaļām. Jūs tur jau pazaudējāt. Skatīšos. Tā, šodien ir trešdiena, tas ir sestdien pasūtījām trešdiena. Tā varētu būt aizmugurējā lampa un tas noteikti ir spārns. Tā kā detaļas nāk ļoti cītīgi. Un lampa bija no Polijas, laikam, no Polijas. Un spārns, laikam, arī bija no Polijas. Un spārns no Lietuvas. Tā kā viss ļoti operatīvi. Nu, vēl jau ātrāk jāņem nost tas spārns ir, lai var krāsu piemērīt. Baigi vieglais, viņš ir ļoti viegls. Jā, un redz, ko zīmīte virsū. Kas tīkls? Tajā lampai no Igaunijas nebija tādas zīmītes. Tā, sāksim ar spārnu. Spārna augšējām skrūvēm. Nē. Te es ar automātisko netieku klāt. Lai neko nesaskrāpētu, atskrūvēsim ar rokām. Ir. Tagad. Cik saprotu, jādubūj kaut kā gumija ārā no turienes. Bet negribās testēt, šokarāt stiprāk paliekšu. Labi, jāapskatās, kā noņemt. Papētīju un izskatās, ka vienkārši viņš jāpalauž šitā. Kas man nepatīk un kaut kā jādubūj tā gumija ārā. Kad dabūs ārā to gumiju, tad varēs tikt pie skrūvēm, kuras ir apakšā. Kā viņu iekšā iespraust vēlāk, es pat nezinu. Jā, dabūjām. Jā, un redz, ka tagad skrūves tur ir pieejams. Tā, un tiekam pie 3 skrūvēm. Pirmā. To uz tausti. Tā.
Tā bija otrā. Redz, kur ir otrā un palika trešā. Tā, un vairs es skrūves neredzu. Drošības pēc apskatīšos, negribās durvis saskrāpēt. Nu, papētīju vēlreiz, tagad viņu vienkārši jāņemās nost. Bet kaut kas te tura, kaut kas tur tura. Opa. Te viņš sanāk pielīmēts bija. Šitamā vietiņā. Vajadzēs uz līmes uzsēdināt. Nu ko, tagad sanāk. Varam taisīt jauno vaļā un salīdzināt, vai krāsa ir. Bet, nu, šobrīd izskatās tā. Uzreiz apskatīsimies. Nu, šeit es nekādu rūsu neredzu. Kā tas var būt, ka mašīna virsbūvē ir aprūsējusi, apakšā ir vesels. Tā, nu. Baigi iepazīt. Spārns ar piegādi izmaksāja 95 eiro. Un tūlīt būs ne tā puse. Pusē pareizē. Tā, nu, īstenības moments. Man izskatās, ka ir krāsa laba. Tā kā pakojam vaļā un liekam virsū. Spārniņš ir atpakots, un pēc sajūtām es tā sapratu, ka tas ir tāpat laikam kā sievietēm, kad atnāk kāda kastīte ar kurpēm un atpako, un tūlīt būs svinīgais mirklis pieliekot. Ir te mazliet rūsa, vēlāk parādīšu tuvāk. To mēs arī redzējām, ka pirkām, bet tādā pašā krāsā tas bija labākais variants, tā kā piemēram. Tā, pieķēru uz vienas skrūves, jo pa lielam nevaru turpināt, jo man nav tagad šitā kronšteiniņa jāsagaida viņš ir, bet nu, krāsa man tā liekas piestāv ļoti labi. Nevaru pateikt, ka tas nav no šitās mašīnas. Kaputs jāiztaisa. Un otra lieta, kas jāietestē, tā ir aizmugurējā lampa. Šitai gan jābūt ideāli ir. Vienīgais vajag šito noņemt no vecās lampas, jo šitin ir bez.
Un kronšteini ir veseli. Kā parasti interesanti ir, vai vecā un jaunā atšķirsies. Šito laikam vajadzēs nopulēt. Šitā ir spožāka, mazāk matēta lietota. Šitā ir vairāk redzējusi. Sanāk vajag noņemt no vecās lampas un uzlikt uz jaunās lampas. Lampa ar piegādi izmaksāja 80 eiro. Nu ko, slēdzam klāt. Jāmaizina ieslēgt. Bet te, protams, baigi jāremontē. Viss strādā. Smuki. Atbraucām uz krāsu veikalu vai krāsu tai detaļiņai. YouTube'ā saskatījos, ka krāsu kodu var atrast kaut kur te apakšā. Jā, redz, ko viņš ir. Redz, kur ir krāsu kodiņš. Ir krāsa 20 eiro un varēsim nokrāsot detaļiņu. Un atnāca pirmspēdējā detaļiņa uz Venipaku, kā reiz tas kronšteiniņš, lai varētu spārnu pieskrūvēt. Jā, un šitā atnāca no tukuma. Neciešās apskatīties. Jā, un redz, kur ir pēdējā trūkstošā detaļiņa. Sanāk, redz, ka mums ir krāsa. Nokrāsojam Škodas krāsā un varam likt virsū. Tā, tagad mums uzdevums šito detaļu sagatavot krāsošanai. Sākumā nomazgāsim lielās netīrumus ar vājspirtu. Vienkārši bija no kaut kurienes palicis. Lai tagad apkalst un ar skočbraitu uztaisam to virsmu tādu matētu, lai krāsa pielīp klāt. Te nekādu baigo kvalitāti nevajag. Galvenais, lai tā detaļa būtu brūnā krāsā.
Redzams, tā krāsa tāda mazliet matētāka paliek. Tas nozīmē, ka jaunā krāsa pielips klāt. Jā, un paņēmu salīdzināt ar veco detaļu. Nav tikai šitie gali liekti, bet arī šitien ir liekts. Noteikti pieredzējis meistars veco iztaisnot un būtu labi, bet es esmu tīri apmierināts, ka paņēma jaunu. Tikai ejam krāsot. Sakartam riktīgi mūsu krāsu. Jā, un reiz, kur tas krāsas kods. Un mēģinam krāsot. Un šitā krāsosim 2 reizes no abām pusēm. Pagaidām labi. Jā, pēc pirmās kārtas izskatās šādi. Te, kur spārna leja, kad notīrām visas netīrumus, izlīdekļa rūsiņa zem netīruma bija noslēpusies. Ieteica man šitādu te Rastov. Saprotu, ka tas baigi jau neizārstēs, bet sliktāk nebūs, ja visu apstrādās ar to Rastov. Tā kā, kamēr tiekam klāt, apstrādāsim tās vietiņas. Nu, visu apstrādāju šeit. Saprotu, ka neko baigi tas neglābs, bet varbūt visu jau kādus gadiņus pieliks klāt. Pagāja kādas 15 minūtes. Pirmā kārta ir apkaltusi. Nokrāsosim no otrās puses. Atkal gaidam. Atkal gaidam 15 minūtes. Tā, un arī bačuks ir. Bačuku pasūtījām internetu veikalā un Salaspilī savācām viņu. Maksāja 18 eiro no Škodas. Oriģinālais lietots maksāja sākot no 40 eiro. Tā kā tas ir bačuks, es domāju, ka beigās starpības nav. Vai tas ir cīniešu analogs, vai tas ir oriģinālais. Jā, izskatās, ka ir tāds pats jāpārliek gumīņas, jāpārliek kontakti. Jā, ir tāds pats. Super. Sanāk, RRā lietots 40 eiro. Internetu veikalā Latvijā jauns 18 ar kapekām. Pārlikām gumīņas, pārlikām kronšteinu un arī detaļas numuru. Tā kā bačuks palika par oriģinālu. Labi, ja nopietni, lai ja nu kas nākotnē zinātu, kas tā par detaļu bija. Ārā sāka mazliet pilēt, bet izskatās, ka detaļai nekas nenotika slikts. Tā, krāsojam otru reizi no otras puses. Gaidam 15 minūtes. Tā, un pēdējais 4. krāsojums. Viss, gaidam 15 minūtes. Nu, detaļa ir apkaltusi. Šitā sanāk krāsotā, šitā sanāk oriģinālā. Ir mazliet redzama starpība, bet ne baigi.
Sanāk, šī detaļa mums stiprinās priekš spārnu, lai varētu turēt. Kad pieskarojam to, tad liekam bačuku virsū. Un, kad būs bačuks, varam jau arī spārnu likt. Šitās man palika no Amī loga. Es domāju, ka šitam te mazliet uzliksim, lai pielīp. Tās darba plāns. Tā, sanāk, spārnu apmēram uzlikām vietā. Līdz beigām nenostiprināja, bet vieta apmēram ir. Lampa arī ir. Šitas kronšteins ir labs, tas kronšteins ir labs. Šito kronšteinu tev vajag kaut kā to, kā viņš televizoru savienot, salodēt. Šito vietu vajadzēs saramontēt un tos atrestaurēt. Un tā detaļiņu, kuru mēs krāsojam, viņa redz, ko apakšā ir. Krāsā viņa ir, bet redzēt viņu baigi nevar. Tā kā tagad palika, vajag pievienot lampu, pieslēgt, ieliesim šķidrumu, pastīsimies, vai bačuks strādā. Te arī visu savienoja, viss smuki sagāja, viss vietās. Tā kā varam uztaisīt nākošo eksperimentiņu, un vai lampa strādā. Ļoti interesanti, kā izskatīsies ar aizvērtu kapatu. Tā uzmanīgi. Tā it kā nekur nespiežās. Mašīnīte jau šitā izskatās. Jau biku veselāka. Ieliesim ūdeni, paskatīsimies, vai nekur nekas netek. Redz, kur tek. Pacelsim augstāk. Citur it kā netek. Biju pārliecināts, ka neticēs. Domāju, ka tek tikai te, ka sūknīts ir. Bet laikam ar paštaci tomēr tek. Tā, pieliksim arī miglnieku. Tā, sanāk, miglnieks arī ir vietā. Kā viņu šitā vai otrādāk? Nē, otrādāk. Šitā. Un šobrīd sanāk, pa lielam te priekšā viss ir salikts un vajadzētu visam strādāt, gaismām, miglām, logu mazgājumiem, šķidrumiem. Tā kā jātiet notestēt. Tāds realitātes moments šobrīd domāju, ka viss ir saslēgts. Kad piedarbināsim mašīnu, principā nevajadzētu degt nekādām kļūdām. Tā, tas ir vaļā kapots un bagāžnieks. Parking pilots joprojām nav un nav numura apgaismojums. Nav, to es nepaskatījos, jā. Bet rāda arī lampu neskāpēc. Labi. Check front, right, light. Check. Jā, sanāk. Kaut kas strādā, kaut kas nestrādā. Tā palika check front, right, side. Labi, un number plate. Tūlīt apskatīsimies. Un aizmirsu, vai mazgājamais strādā. Kaut kas nenotiek.
Viņa vispār nestrādā. Tas ir maziņš ablums. Tās ir sliktas ziņas. Tā, pirmais tuvās gaismas strādā, tas nestrādā. Negaidīs prikols. Labi, ieslēgsim tālās. Tālās arī strādā. Labi. Jā, patiešām viens numura apgaismojums nedeg. To mēs gan jau ātri sataisīsim. Pārāk ātri sapriecājos, un tieši šitādas lampiņas man nav. Visādas ir, šitādas nav. Migliniekiem vēl viltīgākas lampiņas. Tādu laikam pat es nebiju redzējis. Tā kā rīt atkal pa veikaliem. Saskatījos, salasījos, ka vajadzēja mašīnu aiztaisīt, uz kādu laiku atstāt miera stāvoklī. Un galvenais aiztaisīt cieti bagāžnieku un kapatu. To es visu izdarīju. Mēģinam laist. Tā autopilots joprojām nestrādā. Bet kļūdas nekādas neizmet. Nu, ko mēģinam? Strādā. Un arī logas šķidrums strādā. Sanāk, laikam bija kaut kāda kļūda viņam, un viņš nometa viņu. Tā sanāk, tas logu šķidrums un tīrītāji strādā, un sanāk, kā ieslēgšu gaismu, vajadzētu parādīties kļūdai par... Jā, parādījās kaut kas, ka nestrādā miglinieki un number plate. Un šito nesapratu, ko nozīmē front, right, side, light. Jā, labi. Bet galvenais, ka šitas sāka strādāt. Pa lielam tikām arī līdz bumperi atpakošanai. Jā, nu šitāds ir bumperīts. Diemžēl viņš ir sliktākā stāvoklī nekā izskatījās sludinājumā. Bet šodien jau tāds patumšs ir. Vien jau rīt pa dienu vēl sliktāk izskatīsies. Bet, nu, ja uzliks bumperi, tad jau būs vēl veselāka. Un tāds sanāk šobrīd kopsavilkums. Sāk jau izskatīties pēc mašīnas. Drīz kaut kad kapatam jāatnāk ir. Tā kā pagaidām beidzam. Pienāk nākošā diena un sāku demontēt bumperi. Pēc plāna bija to izdarīt pusstundas laikā, bet kā parasti kaut kas aizgāja ne tā. Nevaru es atskrūvēt šitās divas skrūves no iekšas. Redz, kur viņa redzās. Redz, kur vienas, šitā ir viena skrūve. Bet tur tas leņķis tāds, ka es vienkārši netieku klāt. Tā ir šitā, a te viena vispār stūrīti.
Braukšu uz veikalu, meklēšu kaut kādu instrumentu, kaut kādu specializētu, lai pielīstu. Bet atveda lampiņas. Pagaidām lētākais, kas remontā bija zem eirika, katra maksāja. Spraužam iekšā. Iespraudu abas jaunās lampiņas. Ieslēdzam gaismas. Kā tur bija šitā te? Jā. Būtu jādeg. Jā, abas divas deg. Pasmuko. Tā, darbinam klāt, būtu jābūt par vienu kļūdu mazāk. Tā, gaismas ieslēdzām. Kār. Nu. Jā. Šitā te, 3 kļūdas. Jā, palika tikai priekšējā miglinieki, kuru vajag šitādu lampiņu. Braukšu meklēt. Sanāk 2 lampiņas migliniekiem un šitas instrumentiņš, lai tiktu pie spārna. Tā kā braucam skrūvēt. It kā neko īsti nevajadzēja, bet uz līdzenas vietas vēl 25 eiriki. Tā saskrien tas cipariņš. Nu, iemēģinam mūsus jaunos instrumentus. Cerams, ka šitādu tiksim klāt. Šim instrumentiņš ir labs. Es ar viņu tur tieku iekšā, bet sev iepriekš biju sabojājis, sačakarējis tās skrūvju galviņas un netieku, nevaru saskrūvēt. Pieņēmu lēmumu ar fleksi zāģēšu bamperi kaut kā pa daļām, lai noņemtu bamperi nost. Kad noņems, tad varēs lampu dabūt ārā un tā kaut kā tur tik klāt. Tik tālu tikām. Kā tagad te dabūt pušu? Te ir bailes kaut ko piefleksēt. Pamēģināšu palaust, kas būs. Nekas nav. Redz, ko izdomāju. Atskrūvēšu šitās 2 skrūves. Tad tas bumpers kopā ar spārnu paies ārā un varēs tad nozāģēt. Tagad te kaut kā jādabūj pušu. Tu esi kādreiz bumperi griezis ar nazi? Es?
tagad esmu. Labāks nekā Flexis. Jā, un pats labākais nekur neko neizskāra. Sanāk, bumpers ir vaļā. Ops. Ipat nost ir. Sanāk, šitien vajag atvienot šļauku. Varam bumperi ņemt nost. Beidzot, bumpers ir nost. Tas bija čakarīgi. Skatāmies. Kas tas? Tur laikam iespraužās, vai kas tas ir? Labi, pētīsim. Jā, tagad plāns noņemt lampu un skatīties, kā var tās skrūves vai nu nofleksēt, vai kā lai šo bumpera daļu dabūtu nost. Jā, tagad, kā lampu izņēmu, ļoti smuki var tās skrūvītes redzēt. Redz, ko viena ir, un tur tālāk ir otra. Nu, mēģināsim atskrūvēt viņas. I tagad nekādīgi neskrūvējas. Nu, citu variantu nav, iefleksēju gropīti priekš plakanā skrūvgriežņu. Ja tagad neies vaļā, nezinu, ko darīt. Dabūju pirmo skrūvi. Stundu točni aizgāja. Vēl viena palika tā. Otra viņa ir vēl dziļāk. Es kā to otru dabūt vispār pat iedomāties nevaru. Nu, neko es gudrāku neizdomāju, kā mēģināt to skrūvi nofleksēt, nolējas nost. No augšas es tur galīgi netieku klāt noskrūvēt. Jo traucē šitā vieta, tur augšā. Nu, mēģināšu fleksēt. Beidzot, lai dabūtu nostūt šito štučku no šejienes, man aizgāja pusdiena, pat vairāk. Es sāku kaut kādos 8 un tagad tev ir gandrīz 3. Šitās 2 skrūvītes man aizņēma vairāk nekā pusdienu. Bet, nu, beidzot, bumpers ir nost. Var mēģināt jau nolikt. Nu, šobrīd izskatās tā pa rupju uzmetu, nekas nav nostiprināts. Pa lielam vajag kapatu gaidīt. Kapatam arī kaut kad drīz jābūt. 10 minūtes atpakaļ sapratu, ka bumpers nav īstais. Ka te jābūt ir logu mazgājumajiem. Viņu te nav. Garīgais ir galīgi čupā. Nu, tagad visu kā uzliku, gribu pārbaudīt, vai lampa strādā. Miglinieki, bet nezinu, ko darīt. Ko tu darītu? Mainītu bumperu vai, es nezinu, laikam izdarīt tev nevar nekādīgi. Diemžēl. Pamēģināsim piedarbināt. Principā nevajadzētu būt visām miglinieku kļūdām. Un laikam vispār nevajadzētu nekādām kļūdām būt. Šitais, nu jā, tāpēc, ka es atvienoju to bačuku, tas ir normāli, jā. Un ieslēgsim gaismas. Nē, joprojām check front light sight.
Error recording light. Viņš kaut ko tomēr viņš lamājas. Un baigi daudz lamājas. Tikko atcerējos, es tagad nemaz lampiņu neuzspildu. Nu, tas ir tā kā testējam vēlreiz. Tā, nu aiztaisīju vārtus arī, lai labāk redzētos. Tā, nu gaismas deg abas, redzams, ka deg. Jā, fluīds tas ir. Tam es piekrītu, ka viņa nav. Nu, un ieslēdzam gaismas. Pagaidām nevienu kļūdu neizmet. Ejam apskatīties. Jā, viss deg. Jā, bet šitām lampiņām nav tik smuka gaisma apakšā. Tām oriģinālām tāda zila bija. Tā kā ksenons, nezinu. Bet, nu, strādā. Tā mēs arī esam tikuši līdz manas garākās video seriāla sērijas beigām. Tie, kas daskatījās, respekt jums, paldies. Un obligāti piesakot. Ja tu tiki tik tālu, to noteikti tas interesē. Diemžēl kapats neatnāca. Iegāju RRS sistēmā un redzēju, ka viņš ir atcelts. Īsti pat nesanāca vairāk bildes, ko dabūt ārā, kā viņš izskatījās, bet tāda maziņa super sliktā kvalitātā bildīti, ka viņš bija. Maksāja viņš 80 plus 30 piegādi 110 eiro un mašīnas krāsā. Šobrīd pātru neko citu vietā neatradu, tā kā ar kapatu mazliet piepauzējām. Nu, baigi jau žēl, ka nesanāca viņu tagad uzlikt, lai jau viss būtu, bet, nu, diemžēl kā ir, tā ir. Tātad par somu kopartu man negribot sanāca vēl uz vienu mēnesi pagarināt abonēšanu. Tā kā, ja kādam kaut kas interesē, piemēram, tur Audi A3, Škoda vai Mercedes vai kaut kas, es varbūt varētu uzrakstīt komentārus, kādas mašīnas interesē, es varētu pacensties piesakot viņām, uzfilmēt tādu maziņu video, nu, kādas mašīnas interesē un pat cik viņas aiziet somu kopartā, un tādu mazu tikai apskatiņu. Ja nu tas ir interesanti un tas aiziet tāda veida video. Tātad izmaksas šajā sērijā. Spārns mums izmaksāja 95 eiro, aizmugurējais lukturis izmaksāja 80 eiro, spārna stiprinājums 12 eiro, ūdens bačuks 18, krāsa, lai nokrāsotu to Kronšteiniņu 20 eiro, bet nu noteikti viņu vēl kaut kur noderēs. Depo lampiņas, tādi sīkumi, tas instrumentiņš pa sīkumiņiem 25 eiro, un sanāca divreiz braukt speciāli uz depo un krāsēja pakaļ. Degvielas arī ierēs, un tas nebija pa ceļam, tas bija speciāli, tā kā tā naudiņa arī tika iztērēta uz Škodu, tas ir 15 eiro. Kopā šajā sērijā mēs iztērējām 265 eiro. Pieliekam klāt, pirmajā sērijā bija 375, otrajā 420. Un šobrīd Škoda mums jau ir izmaksājusi 3860 eiro. Tas ir daudz vai maz spriest tev. Nākošajā sērijā ļoti gribētos jau tikt līdz braukšanai. Sāku jau pētīt detaļas, ko vajag, lai to piekari savestu kārtībā. Un pateikšu mazliet priekšā, būs jau pirmais mēģinājums arī tikt līdz tehniskajai apskatei. Tā kā, jā, ja tu mani skaties, paldies tev un tiekamies jau drīz.